Daudziem pašvaldības atbalsts ir tālu, bet tas nenozīmē, ka nav sasniedzams. Līvānu novadā ir pieejams jauns bezmaksas pašvaldības pakalpojums cilvēkiem, kuriem ir grūti aizbraukt uz centru, lai saņemtu palīdzību. Tas ir mobīlais pašvaldības klientu apkalpošanas centrs, kas atbrauc pie jums uz mājām. Busiņš ir aprīkots ar visu nepieciešamo iedzīvotāju apkalpošanai, ar internetu, datoriem un printeri. Lai iedzīvotāji saņemtu palīdzību tur, kur viņiem tā visvairāk vajadzīga, tuvāk savai dzīvesvietai. Pašvaldības speciālisti sniegs konsultācijas un palīdzēs. Aizpildīt un iesniegt pašvaldības pakalpojumu iesniegumus, saņemt sociālā dienesta pakalpojumus, iesniegt e-pakalpojumus, saņemt bibliotēkas pakalpojumus un saņemt bāriņtiesas notariālos pakalpojumus. Nav jāzina viss uzreiz. Mēs paskaidrosim soli pa solim. Galvenais, lai jums ir viegli un saprotami. Es tikai priecājos. Noteikti tas noderēs cilvēkiem. Protams, vienmēr vajag izmantot visas iespējas, un šī ir jauna iespēja, ja cilvēki par to uzzinās. Es domāju, ka noteikti būs atsaucība. Es domāju, lieta katrā ziņā ir laba, iespējama. Viss jautājums, cik viņš būs informēts, ka tāda iespēja ir, kā viņš to varēs saorganizēt. Tas tāds labs pasākums, vismaz jūtās, ka doma domā arī par tādiem cilvēkiem, kuriem vajadzīga palīdzība. Šī būtu brīnišķīga iespēja izprast viņu vajadzības un iedziļināties viņu situācijās un piesaistīt arī pašvaldības speciālistus, lai palīdzētu, lai atvieglotu viņu ikdienu. Lai pieteiktos pakalpojumam, zvanīt uz ekrānā norādītajiem telefona numuriem. Mobīlais klientu apkalpošanas centrs. Atbalsts tuvumā. Sazinies un piesakies jau šodien!